Sveiki! Mani sauc Ruta. Esmu Daugavpils vienības pamatskolas matemātikas latviešu valodas un pagarinātās dienas grupas skolotāja. Labi, iesim uz skolu pie maniem mīļajiem. Esmu klases audzinātāja, nu jau 6. klasē. Satikāmies pagājušajā gadā, kopā esam pārdzīvojuši ļoti daudz. Katrs no viņiem ir kļuvis mīļš un dārgs. Manos otrās mājas, otrā ģimene. Tie ir mani bērni, par kuriem šobrīd jūtos atbildīga, un mēs pārdzīvojam ne tikai to, kas notiek skolas sienās, bet arī ārpus tām. Mēs skolotāji stāstam visus savus noslēpumus, jo zinām, ka viņa tos nevienam nepastāstīs. Kad skolotāji dusmojas, viņai gaisā ceļas mati. Skolotāji ir labu un izpalīdzīgu. Palīdz mums pildīt mājasdarbus. Skolotāji ir laba un draudzīga. Mūsu skolotāji ir laipna un skaista. Mūsu skolotāji ir pozitīva un ļoti gudra. Skolotāji ir ļoti laba, atbilstīga, izpalīdzīga un viņa mums vienmēr palīdz. Mūsu skolotāji ļoti labi iemāca matemātiku. Mūsu skolotāji parasti ved 2 reizes gadā uz ekskursiju. Šie ir mani otrie. Ar viņiem satikāmies kā ar pirmīšiem. Latviešu valodas stundas kopīgi veidojam aizraujošas un interesantas. Skolotāja ir ļoti labsirdīga, ļoti mīļa. Viņa dažreiz uzkliedz, dažreiz neuzkliedz un dažreiz neuzdod mājas darbus. Skolotāja ir ļoti gudra, laba un uzdod dažreiz ļoti maz mājas darbu. Skolotāja ir jauna un viņa nav bērna. Laiks doties uz universitāti. Svarīgi ir attīstīties un pilnveidoties, un, manuprāt, labākais veids, kā to panākt, ir būt ne tikai par studentu, bet arī par skolotāju. Tā, ka laiks doties lekcijām. Mana jaunā kolēģe Ruta spēja rast kontaktu gan ar bērniem, gan ar vecākiem, jo ir stingra, prasīga un atbildīga. Kopā ar savu audzināmo klasi viņa piedalījās konkursā Aktivitīvā klases atpūta, apsveica vecos ļaudis veco ļaužu dienā un Ziemassvētkos. Brīvajā laikā Ruta veido interesantus radošos darbiņus, ar tiem viņa pārsteidz kolēģus un audzēkņus. Novēlam Rutai realizēt visas savas idejas praksē. Zināšanas ir saņemtas, idejas ir iegūtas, laiks doties uz skolu pie pašiem maziņiem, pie pirmīšiem. Ar viņiem mēs pavadām darba dienu pēcpusdienas. Man kā jaunajam pedagogam ir sava vīzija par to, kā es sevi redzu šajā profesijā. Apzinos, ka tas ir tikai sākums un vēl ļoti daudz, kas ir priekšā, bet kamēr man un maniem skolēniem ir kopīgi mērķi, esmu pārliecināta, ka viss izdosies.